Labdien, cienījamie dāmas un kungi, izgudrotie zinātnieki un pētnieki. Šodien mums ir pēdējā Latvijas izgudroto biedrību atklāto lekciju ciklo lekcija, kuru novadīs Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas galvenais pārstāvis Kuka kungs. Lekcija saucas, kā ar ierobežotiem resursiem sasniegt maksimālu rezultātu ceļā no zinātnes uz izgudrojumu un inovāciju. Lūdzu, Kuka kungam, vārds. Jā, paldies. Es vienkārši pelīju tā, man liekas, būs tā, lai es varu būs mīnus būtu redzams, labāk dzirdams. Jā, kāpēc tāds nosaukums, kāpēc tāda izvēle? Es nezinot, ar ko es runāšu, vai zinot, ka autori var būt ļoti dažādi, man prātā bija divi temati. Viens variants bija šāds, kas ir būtībā kā no politikas veidotāja skatpunkta. Kā es varu atbildēt uz jautājumu, kāpēc mēs izvirzam tos mērķus, kurus mēs izvirzam sistēmas līmenī, un kāpēc tos ne citus. Un otra ideja, kas man bija kaut kāda diskusija par inovāciju ciklu. Mana doma bija pastāstīt, kā es redzu, vai kā es zināmā mērā pārstāvot ministriju, kā es redzu, kāpēc mēs izvirzam šādus mērķus un nevis citādus, un kā tādu bildi kopā, kā tā bildi līmēs kopā. Nevienam nav noslēpums, ka mēs, teiksim tā, mums ir daudz izaicinājumu, sevišķi no zinātnē kopumā. Līdz ar to jautājums ir, kā tad virzīties kaut kādā fokusētā veidā. Jo ierobežot resursu apstākļos ir ļoti svarīgi izvirzīt kaut kādus vairāk mazāk sasniedzamus mērķus. Tā, labi, es ceru, ka pārāk daudz nebūs, kas priekšā. Līdz ar to dažos skaitļos, tāds teikt, snapshot bilde. Pagājušajā gadā šie gan ir provizoriskie CSP dati kopējais, tas ieskaitot ar visu valsts budžetu, privāto sektoru un starptautiskos līdzekļus pētniecība un attīstība ieguldījuma mazliet virs 300 miljoniem eiro, jeb 0,83% IKP. Salīdzinot ar 16. gadu, kas bija krietni zemāks, punkts ir liela izaugsme, bet, teiksim, Eiropas līmenī tas mērķis, par kuru no Eiropas Savienības līmenī ir 3% IKP, Latvijas mērķis 27. gadam ir 1,5% IKP, un ir skaidrs, ka starp to, kur mēs esam un to, kur mēs gribam būt, ir diezgan būtiski starpība. Kāpēc šeit ir galvenie izaicinājumi? Tie ir nevis manis izdomāti šai sarunai, bet kas ir būtībā tie, uz kuriem balstās esošā stratēģija, tātad 21. un 27. gadam. Es rakstu 20. gada izaicinājumi, tāpēc, ka tas ir brīdis, kurā mēs plānojam šo periodu, ne es, bet, attiecīgi tā laika kolēģi, un šis ir tās lielās kastes, kurās ietilpst lieli izaicinājumi. Tad pirmais, pats būtiskākais, ko, protams, arī apzinās paši zinātnieki, ir nepietiekami ieguldījumi sistēmā kopumā, valsts un privātā sektora ieguldījumi, kas arī no kā izriet pārmērīga atkarība no Eiropas struktūra fondiem. Atklātajos konkursos ir augsts projektu konkurence. Mēs zinām, ka fundamentāli lietušķo pētījumu programmā vēl nesen tie bija 10%, tagad ir nemaldos 13%. Tas ir no visiem projektiem no virssliekšņa, tur tā statistika mazliet rožēnāk, bet nevaram teikt, ka tās konkurence būtu zema. Un lielākais struktūrālais iztrūkums ieguldījums ziņā ir privātā sektora ieguldījumi. Tas gan jau vairāk mazliet, par to es mazliet mazāk zināšu stāstīt, tas ir vairāk ekonomikas ministrijas lauciņš, bet tomēr kad mēs identificējam lielajā bildē izaicinājumus, tas ir viens no galvenajiem. Otrs - cilvēku kapitāla attīstība. Viens ir akadēmiskā personāla novecošana, otrs ir jauno pētnieku iesaist. Un mēs redzam, teiksim, tajā vecuma struktūrā, pēc tam iespējams parādīšu, ka ir uzlabojumi, bet kopumā mums tā tāds nenotiek pietiekami ātri. Pilna pētniecības karjeras cikla nodrošināšana, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, piemēram, mēs līdz ar pagājušo rudeni ir tenūras lielajās universitātēs, bet jauno zinātnieku apvienība korekti norāda, bet nav tenure track. Līdz ar to mums ir viens posms, mums ir kaut kāds cits posms, bet mums nav pilnībā visa sistēma. Nav jaunam pētniekam skatoties uz karjeru pētniecībā, nav skaidrs, kas ir visi pakāpieni šajā ceļā. Un pēdējais ir institūcija pārvaldība kopumā. Latvijā, priekš mazās Latvijas ar 1,9 miljoniem iedzīvotāju, mums ir, var teikt, ļoti liels skaits augstākās izglītības un pētniecības iestāžu. Un tā. Un, ja mēs skatāmies un domājam par to nosaukumu, es šeit negribu pārāk daudz laika veltīt visām tām kastītēm, bet būtībā zinātnes tehnoloģijas attīstības inovāciju pamatnostādnēs mēs izvirzam divus lielos mērķus.
Viens ir pētniecības izcilība un starptautiskā sadarbība, otrs ir pētniecības vērtības celšana. Un tad līdz ar to šādi sadalot divos lielos mērķos, katram kārtīgos apakšmērķos, mēs esam strukturējuši visas lielās šī perioda aktivitātes, gan ar valsts līdzekļiem, gan ar Eiropas fondiem. Tas vēl, protams, būtiski, kas mūsu kā politikas veidotāja darbs. Arī mūsu reformas ir par un ap šiem diviem lielajiem mērķiem. Īsumā cilvēku kapitāls šeit ir ļoti būtisks gan ieguldījumi, gan reformas, infrastruktūra, pie tā pārāk ilgi nekavēšos, starptautiskā mobilitāte šim veltīšu mazliet vairāk laika vēlāk, finansēšana, pārvaldība un monitoring. Šis ir varbūt tādas fona reformas, ja var to teikt, tas ir tāds kaut kāds nozars, var teikt, ietvara pilnveidošana, kas ir vairāk saistīts ar reformām, piemēram, pirms pāris gadiem, kas ir bāzes finansējuma modeļa pilnveidošana un citi. Un otrs ir šis inovācijas kapacitāte un pētniecības vērtība, tā digitālā transformācija, tā ir zināšana pārnes uz tautsēmniecību, sadarbībā ar ekonomikas ministriju, tā ir sadarbības ar pētniecības publisko sektoru, kas ir vairāk. Šis man personiski ir interesants jautājums, ir kā mēs nodrošinām, ka ministrijas tajā brīdī vai citas valsts iestādes, kad viņi pasūta pētījumus, viņi zina, kā noformulēt savu jautājumu, kā noformulēt savu vajadzību, kas ir ļoti bieži ir izaicinājums. Zinātnes komunikācija, var teikt, ir tāda horizontāla prioritāte. Paralēli tam, tas, ar ko strādāja tiešā veidā es un mani kolēģi, sadarbībā ar ekonomikas ministriju, ir jautājums par to, kā mēs varam skatīties to no zinātnes nozaru grupu griezumu, mēs varam skatīties to no tautsēmniecības nozarēm. Un man mazliet reizēm mulsina tas, ka tas tiešā veidā neskrīt, bet tomēr tā ir, respektīvi, ir 6 zinātņu nozaru grupas, ir 5 ristrīs nozars, kuras mazliet pārklājas, bet būtībā atbilst lielā mērā zinātnes nozaru grupām. Un tā doma ir tāda, ka šīs ir nišas, kurās Latvijā ir zinātniska izcilība, kurās ir iespēja attīstīt starptautisku konkurenci un tiešām, tā teikt, produktu ar pievienoto vērtību. Un līdz ar to šis ir tas, kā mēs un ekonomikas ministrija kopīgi atrodam tos punktus, kuros, teiksim tā, mērķēt ieguldot šajās nozarēs, mēs paredzam iespēju Latvijai panākt labus rezultātus starptautiskajā zinātnē. Tad jautājums, teiksim, kad mēs skatāmies uz visu zinātni kopumā, kā mēs veicam mērķētus ieguldījumus, pirmkārt mēs skatāmies, kā nozaru līmenī mēs varam identificēt, kur Latvijai jau ir izcilība, jo skaidrs, ka mēs daudz darām, lai pilnveidotu sistēmu, bet neviens nestāv uz vietas. Pilnībā visas pārējās valsts dara to pašu. Līdz ar to mēs nevaram ieguldīt pilnībā visur, cerot, ka visur būs līdzvērtīgi rezultāti, mēs skatāmies pēc esošām izcilībām. Tas ir viens veids, viena lieta, kurai mēs pievēršamies. Domājot par vienu no galvenajiem izaicinājumiem, tad domājot par cilvēku kapitāla attaudzi, mēs redzam, ka tātad progress pēdējo 10 gadu laikā ir. Ja mēs domājam par 0,5% pret 3/4% no kopējā darba spēka, tas ir vērā ņemams pieaugums, bet mēs redzam, ka mēs esam aptuveni pusē no Eiropas Savienības vidējā šajā brīdī. Kāpēc šis ir iespējams tas, ko es gribu izcelt visvairāk? Ja mēs domājam par finansējumu un cilvēku kapitālu, šie ir tādi kā pudeles sporti. Mēs domājam par lietām, kas var attīstīt sistēmu kopumā, bet ja mums trūks cilvēku, tad mēs nevaram, piemēram, pacelt lielāku pētniecības slodzi nekā visu šo cilvēku, tātad pilnai laika ekvivalents slodzi. Vidējā slodze pētniecībā zinātniekam Latvijā ir apmēram pusslodze, ap 0,52–0,54 kaut kas tāds. Līdz ar to tas nozīmē, ka pieņemot, ka pilnībā visi pētnieki Latvijā pāriet uz pilnībā pilnu slodzi, tas būtu mūsu maksimums. Tas ir tas maksimums, ko Latvijas sistēma var uzņemt. Ja pēkšņi kļūtu pieejams, nebeidzams projektu finansējuma daudzums rītdien, mēs nevarētu pilnībā visu paņemt pretī, jo kaut kādā brīdī visi pētnieki ir pilnībā noslogoti. Nemaz nerunājot par to, ka ir runa par līdzsvarotu dažādu zinātņu nozaru attīstību, kurai katrai ir sava specifika. Piemēram, mums ir diskusijas konkrēti ar vēsturniekiem, kuri norāda, ka ļoti svarīgi ir nepazaudēt kritiskās prasmes, kas ir viduslaika vēstures pētniecībai, kuras tā skaitā ir gan darbs ar arhīviem, gan sevišķi vācu valoda un tam līdzīgi. Bet katrai nozarei ir šī sava specifika. Līdz ar to, tad, kad mēs domājam par kā mēs varam sasniegt vairāk, nenoliedzami cilvēku kapitāla jautājums ir kritisks. Un tāpēc es to izceļu kā pirmo vēl, iespējams, kaut kādā ziņā vēl vairāk par finansējumu. Jo šie ir viennozīmīgi, tas ir viens no pudeles sportiem. Progress ir, kāpēc tā vidējā slodze nemainīga? Mēs skatījāmies nesen
teiksim, vidējā ieguldījumi uz pētnieku plē aug, vidējās slodzes kopumā sistēmā aug. Mēs secinām, ka tas ir saistīts arī ar, teiksim, pētnieciskā un akadēmiskā darba sadalījumu, bet lai vai kā šis tik un tā turpina būt ilgtermiņa izaicinājums, un arī runājot par doktorantu piesaisti, šis ir tas jautājums par pētniecības karjeru kopumā. Mēs varam piedāvāt vairāk doktora studiju vietas, mēs tagad ir pilnveidots doktorantūras studiju modelis, un tagad pārējā līdz 27. gadam. Bet kas ir tas, kā mēs varam jauniem pētniekam parādīt, ka zinātnē ir pilns karjeras ceļš. Lūk. Tā. Nu jā, savukārt par pētniecības izcilību. Šis ir varbūt kaut kas, ko paši pētnieki ļoti labi zina, ka mēs esam spieduši aizvien vairāk un vairāk prom, teiksim tā, no konferenču tēzēm, no dažādiem tādiem brīvākiem formātiem uz vienkārši Web of Science Scopus indeksētām publikācijām. Kāpēc? Tāpēc, ka caur to Latvijas zinātne ir pamanāmāka, tas ir zināms kvalitātes garants, lai arī mēs vienmēr varam runāt par zemes vērtības vai žurnāliem, kas, teiksim, tā nav tik skrupulozi, bet kas ir arī indeksēti, bet kopsumā mēs redzam, ka Web of Science Scopus ir mūsu ceļš uz to, ka zinātne pamanāmāk un arī kvalitātes garants. Un pēdējos gados sevišķi var teikt, ka kopš jaunās apvāršana programmas uzsākšanas šie rezultāti tiešām labi kārti. Un starptautiskā sadarbība. Nu jā, tas ir varbūt likumsakarīgi, ka mazai valstī kā Latvijai tā sadarbības intensitāte ir pat augstāk par Eiropas Savienības vidējo. Bet šeit es arī gribu atzīmēt tieši to, kas varbūt tajā pusē vairāk, ka ir būtiski pieaugusi dalība dažādos konsorcijos. CERN, protams, ir zināmākais, Eiropas kosmosa aģentūra, tagad Eiropas molekulārās bioloģijas laboratorija un citi. Un kas ir būtiski, mēs kā salīdzinoši maza valsts un maza zinātnes sistēma nevaram bez šī konsorcija tik veiksmīgi veidot šīs sadarbības vieni paši. Konsorcijas dod lielāku spēku un arī lielāku tīklu, kurā iesaistīties. Līdz ar to šīs sadarbības ir tās, kurās mēs redzam tiešā veidā, ka tās ir tās, no kurām ir vislielākā, teiksim tā, pievienotā vērtība jēga. Un tādā pavisam praktiskā ziņā tas, ka, teiksim, Latvijas maģistrantiem ir iespēja praktizēties CERN, absolūti ar unikālu infrastruktūru, pasaules līmeņa zinātniekiem, unikāliem pētījumiem. Tas ir kaut kas arī vēl viens veids, kā mēs to visu velkam kopā, kā mēs padaram Latviju par daļu no šīs lielās Eiropas zinātnes sistēmas. Maza bildēs, pie tās neturēšos intensīvākie tie pārklājas, protams, Eiropā. Vienīgais, jā, ka šajos tīklos arī ir ļoti būtiska nozīme Latvijas zinātniskajai diasporai. Ir skaidrs, ka zinātne ir globāla, un kā pavisam konkrēti piemēru var minēt Alfu Brāzmu, kurš bija ļoti, ļoti būtisks palīgs tajā, lai Latvija kļūtu par Eiropas molekulārās bioloģijas laboratorijas biedru. Līdz ar to mēs uz šo tīklu skatāmies ne tikai kā Latvija un ārvalstis, bet Latvija un arī Latvijas diaspora un arī dažādi pētnieciskās sadarbības, kas katra atsevišķā publikācija ir daļa maza šo rimbulīšu, bet tur zem tā visas slēpjas cilvēku sadarbības un ļoti ilgstošas, protams, darbs. Šis ir kaut kas, ko es gribu akcentēt. Šie ir mazliet novecojuši dati, šie ir jūnija dati, tagad ir mazliet jaunāki, bet es to apkopoju vasarā, tāpēc neizdevās jaunu uztaisīt. Šīs ir Baltijas 3 valstu salīdzinājums programmā Apvārsnes Eiropa, kas ir galvenā Eiropas Savienības pētniecības un attīstības programma šajā periodā. Es ceru, viņi nav tādā secībā pat sekmes, respektīvi pieteikto projektu pret atbalstīto proporciju. Visām 3 Baltijas valstīm ir, var teikt, identiski, pilnībā līdzvērtīgi. Latvijas mērķis sekmju ziņā mēs varam uzturēt šo līmeni un viss būtu izcili. Bet no kurienes rodas starpība lielā piesaistītajā finansējumā, pēc raksturīgajām krāsām jūs varētu pateikt, kā ir Igaunijā. Tas ir projektu pieteikumu skaits. Projektu pieteikumu ziņā mēs esam mazāk aktīvi par saviem kaimiņiem, līdz ar to viens no mūsu lielajiem mērķiem, gan ar, teiksim, mūsu politisko ietvaru, gan arī ar finansiālo atbalstu, ir tieši veicināt dalību, veicināt projektu rakstīšanu, pārfinansēt projektus, kas ir virs sliekšņa, tāpēc, ka atkal tas pats stāsts, kas ir par pētniekiem, pētnieku skaitu sistēmu. Ja mēs nepiesakamies, ja mums ir trūkst pētnieku, mēs nevaram šos projektus pieteikt. Vienkārši, kas ir tie pētnieki, kas pieteik šos projektus, ja mums viņi trūkst? Tas tie visi šādā ziņā ir saistīti, savienot trauki.
Bet domājot tieši par projektu pieteikumu skaitu, mūsu mērķis ir veicināt dalību. Mēs ar saviem instrumentiem sakam, šis ir tas, kur mēs ar naudu, ar atbalstu veicinām, ka mēs gribam iesaistīties. Un cita lieta gan, tas tiešā veidā nav tā, ka katrs projekts ir vienvērtīgs, tie ir ļoti dažādi projekti. Ja mēs runājam, teiksim, par Eiropas pētniecības padomas grantu, ko tikko ar ilgiem gadiem no Latvijas universitātes izcīnījusi Indmieriņa, tad Igauniem tādi nemaldos 11. Katrs no tiem ir 2,5 miljonu eiro. Tāpat arī mēs domājam par teaming projektiem, kas ir liels infrastruktūras attīstības projekti. Arī tādi, tagad Latvija tikko vien iegūst, tas nav šajā statistikās, pēc tam parādīšu mazliet aktuālākus datus. Bet kaut kādā ziņā es šādu grafiku rādu ar to domu par tiem pirmiem slaidiem. Kāpēc mēs izvēlamies uzsvarus tieši uz starptautisko sadarbību un uz cilvēkiem? Tāpēc, ka mēs redzam, ka cilvēku pētnieku skaits, pētnieciskās lodzekļi ir viens svarīgs pudeles korpus, finansējums no kā daļa uz starptautisko konkurētspējas finansējumu piesaista ir cits. Līdz ar to mēs skatāmies, kur mēs varam pāraugt kaut kādā ziņā šos aizskrostus sistēmai, tā teikt. Un šis, tas ir varbūt mazliet tāds pabiezs slaids, bet doma ir ļoti vienkārši. Mums ir tiešais atbalsts dalībai apvārsnī, gan atbalsta zinātnes aktivitātēm, kas ir kopā ar EUS. Mums ir valsts budžeta finansējuma dalībai partnerībās, mums ir dažādi veidi atbalsts gan projektu pārfinansēšanai, gan projektu rakstīšanai, kas ir tieši atbalsts tam, lai piedalītos vairāk šajās programmās. Un netiešais atbalsts ir būtībā caur to, ka mums dažādu veidu programmas virza uz apvārsni. Un, teiksim, arī kā projektu rezultāts var būt izveidots pieteikums dalībai apvārsni. Ar to mēs visu laiku velkam šo starptautisko dimensiju. Un tiešām tie slaidi. Es domāju, ka tā pat man galvenā doma. Kā jūs minējāt, mazliet aktuālāk dati par apvārsni. Redz, mūsu mērķis, teiksim, līdz 27. gadam ir piesaistīt stratēģijā noteiktais ir vismaz 150 miljonus eiro. Mēs esam pavisam droši, ka mēs to sasniegsim. Līdz ar to, tā teikt, jāmērķē jau augstāk. Šīs ir tās sadalījums par dažādām tematiskām grupām. Es te šī pārlaiku nekavēšos, izņemot, jūs redzat, ka tas lielākais stabiņš ir widening participation. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tā ir tā nauda, kas ir paredzēta dažādām aktivitātēm pamatā tā saucamajām jaunajām Eiropas Savienības dalībvalstīm, lai tik jaunu dalībvalsts vairs nemaz neesam. Un šeit ir runa tieši par lieliem infrastruktūras attīstības projektiem un tam līdzīgi. Var redzēt, ka Bērnu Kliniskās universitātes slimnīcas stīnīgi projekts ir pats lielākais, kas ir sadarbībā ar Princeses Maksimas slimnīcu Nīderlandē, kas ir tieši precīzijas medicīnas attīstībai bērnu onkoloģijām. Tātad nav jābaidās no ambicioziem projektiem. Šis ir, nevar teikt, tas ir viens projekts, bet šis 10, tas stabiņš ir gandrīz vai lielākoties no šī viena projekta. Un, protams, nav pārsteigums Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Cietvielu fizikas institūts un tā tālāk. Lielākie projekti. Es gribu parādīt vēl vienu slaidu. Viņš ir mazliet haotisks, tāpēc viņš nav tā kā prezentācijā. Bet domājot tieši par to finanšu līdzsvars ar dažādiem avotiem, šis ir mazliet, viņš nav ļoti salsams, tāpēc viņš nav tā kā prezentācijā. Tā pelēkā līnija, ko jūs redzat, ir starptautiskie finanšu līdzekļi, tipiski tie varētu būt arī Eiropas struktūra fondi. Mēs redzam, kāpēc atkarība no Eiropas struktūra fondiem ir tik slikta, kāpēc tā ir tik neveselīga. Tāpēc, ka visiem šiem fondiem ir cikls un, teiksim, politikas plānošanas periods ir 7 gadi, bet kamēr pieņem šo programmu, kamēr izstrādā, kamēr visu pieņem ministru kabinetā, vienmēr ir pārāvums. Vienmēr ir pārāvums, kas nozīmē, ka paļaujoties uz šiem līdzekļiem, pētniekiem īstenojot projektus, vienā brīdī ir pārāvums, mums katru reizi to norāda, līdz ar to tas ir neveselīgi plānošanas ziņā kopumā. Tas, ko mēs redzam, ir, ka struktūrāli katru gadu, izņemot šo kritienu, varētu teikt, ka 0,01% izklausās maz, bet patiesībā, kad ir runa par reālām naudas summām un visu sistēmu kopumā, mēs varam redzēt, ka mums reāli izdodas samazināt šo atkarību no ārvalstu finansējumu. Kā kopsumma no sistēmas tas samazinās. Kamēr mēs redzam, tipiski, kas ir raksturos starpības valsts budžeta uzņēmuma finansējumu, uzņēmuma finansējums ir ļoti atkarīgs no ārējiem faktoriem un svārstīgāks. Kamēr valsts budžeta finansējums ir, ja nevar teikt, gluži pilnībā prognozējums, tad tomēr tas ir prognozējamāks kopsumā. Tā kā šis vienkārši domājot par to, kāpēc sākumā bija tāds jautājums par šiem sadalījumiem, tas ir tāds ieskats tajā. Es ceru, ka man nesanāca pārāk haotiski. Es ceru, ka varēju saprast to domu, jo man doma ir tiešām visam vienkārša.
strādājot ar ierobežotiem resursiem, un sevišķi zinot, ka mums ir jākustās straujāk nekā dažām citām valstīm Eiropā, kuras varbūt var lepoties to, ka viņas jau tagad ir priekšgalā, mums ir savu mērķi jāizvēlas uzmanību. Līdz ar to manā ieskatā tas, kā mēs izglītības zinātnes ministrijā strādājam, ir izvēloties tieši tās lietas, kas ir šķērslis tālākai attīstībai. Īsumā tas no tā stāstījuma. Es labprāt ar jums parunāšos arī vēl privāti, ja jums ir laiks un vēl. Jā, paldies. Jā, labi. Nu tad kā jūs.